būt, bet tur tāda individuāla gadījuma vairāk, tā nav tāda sistēma. Tas arī bija par web saturu galvenie jautājumi. Uzreiz ejam tālāk. Ejam tālāk. Nākamais bloks mums ir sociālai signāli. Un ar vienu jautājumu. Ar vienu jautājumu tikai. Divi jautājumi. Jā. Tas galvenais jautājums ir atkal no pieredzes. Kā ir ar affiliate projektiem, ar Facebook lapām, draugiem lapām un vispār socializēšanos? Ir ļoti grūti partneriem, teiksim, būt tādiem. Es uzskatu, ka tikai tāpēc kad viņi neiegulda pietiekoši resursus tajā. Jo par jebkuru industriju var atrast ļoti daudz ko interesantu. Pat ja tu tirgo, teiksim, logus, tu vari ielikt Twitterī, kā tu sasit logu nejauši, vai kaut ko nepareizi izdarīt, šķīpi, ieskrūvēs krūvu, vai vēl kaut ko. Visiem ir forši jautri, jā. Par jebkuru industriju var atrast kaut ko, jā. Teiksim, interesanti, varbūt, kas arī sociālos tīklos tur sekotājiem būs interesanti. Tas, ko partneri dara, viņi vienkārši publicē, teiksim, feedu, linkus uz rakstiem. Linkus uz rakstiem, elementārās lietas izdara, kas īstenībā nevienam neinteresē, jā. Un līdz ar to varbūt nav tas, nevar saņemt to atpakaļ, to vērtību, ko varētu saņemt, to potenciālu nevar izmantot, jā. Potenciāls, kurā sociālā tīklā nešaubīgi ir, jā. To var izmantot, bet es uzskatu, ka partneri vēl to neprot izdarīt. Jā. Kurš pirmais pratīs, kurš pirmais atradīs to veidu, izdarīs, tas būs ieguvējis. Un, teiksim, ir jau mums pirmie paraugi, jā. Teiksim, kad affiliate marketing, affiliate pārstāvi, affiliate jau mēģina darīt kaut kādas tādas viral lietas, kas piesaista uzmanību, jā. Es zinu, par ko tu runā. Tagad vēl mēs to neatklāsim. Bet mēs par to parunāsim kādreiz, jā. Un, teiksim, kas piesaista apkārtēji sabiedrības uzmanību, un tur jau nav tikai tas, kā mums parasti affiliate marketingā, kad affiliate projektus redz tikai tie, kas meklē kaut kādu informāciju par konkrēto produktu, jā. Jo affiliate parasti dara SEO, viņi meklē, teiksim, klients meklē kaut ko Google, apmeklētājs, un viņš uzdurās uz affiliate projektu. Un tad viņš viņu atrod, redz, jā. Savādāk praktiski viņus grūti pamanīt tos projektus. Bet šajā gadījumā bija tā, ka viņš uzrunāja daudz cits, kas varbūt ar to industriju nesaistīja. Radoši piegāja lietai, jā. Šķiet, es arī zinu, par ko ir. Jā, cita lieta, vai to varēja darīt vai nevarēja darīt, bet viņš to izdarīja un viņš uzmanību piesaistīja, jā. Teiksim, tas ir tas virziens, kura affiliate marketingam tagad arī būtu jāiet arī, jā. Bet te jau ir grūtāk, tādā ziņā, kad ir jābūt ne tikai jāzina, kas ko jādara, te jābūt arī radošam, jā. Tas jau nav viegli, jā. Un tad otrais jautājums par tiem sociālajiem signāliem. Kad tad ir tas īstais brīdis, kad to uzsākt varbūt, jo loģiski nebūtu pašā sākumā? Redz, kas ir ar sociālajiem tiem signāliem, ir tā, ka viņi no SEO viedokļa, no optimizācijas viedokļa ir pozitīvi. Jā. Šobrīd ir tā, ka Google ņem vērā to, vai tu esi sociāli aktīvs, teiksim, vai tu piedalījies maksimāli daudzos resursos, un vai par tevi runā, un vai parādās vispār saites uz tavu resursu sociālos tīklos. Jā. No tā zināmā mērā ir atkarīgi arī rezultāti Google. Jā. Un līdz ar to visa affiliate izmanto tos sociālos tīklus. Jā. Bet, kā mēs arī teicām, kā Rinalds minēja, ka to pārstāv izmanto to saišu publicēšanai. Jā. Un tāpēc no tāda viedokļa visa partneri mēģina to darīt uzreiz. Jā. Bet tas ir tas SEO, jā, tas ceļš. Bet te vēl jāliek klāt arī to, ka ir jābūt arī interesantam tos sociālos tīklos. Jo, kaut tāpēc kad tādas projekts, affiliate projekts, kas tikai to dara, kā varbūt tās